uzņēmuma deklarācijā. Tomēr tur nav ne vārda par auto, ar ko Krauklis pārvietojas ikdienā – Audi Q7. Tās pieder uzņēmumam V&U īpašumi. Uzņēmums Kraukļa draudzenei Līgai Avotai. Kā liecina gada pārskats, auto iegāde ir vienīgais, ko uzņēmums līdz šim paveicis. Par šī auto izmantošanu privātajām vajadzībām Krauklim nodoklis nebūs jāmaksā, jo viņš nav nekādās līguma attiecībās ar savas draudzenes uzņēmumu. Nodokli vajadzētu piedzīt no Kraukļa draudzenes, ja vien viņi neiesniegs attaisnojošus dokumentus, ka šī automašīna braukus maršrutā Rīga Valka turp šurp, meklējot, kur iegādāties izdevīgus nekustamos īpašumus. Sev pietuvināts juridisks personas izmanto arī citi deputāti. Visoriģinālāko veidu, kā ietaupīt, izvēlējies Jānis Urbanovičs. Viņš ikdienā pārvietojas ar automašīnu, kas pieder paša vadītajai sabiedriskajai organizācijai Baltijas fórums. Tā ik gadus organizē tādu pašu nosaukumu konferences ar Krievijas politiku piedalīšanos. Kādām vajadzībām Baltijas fórums iegādāja šo automašīnu? Baltijas fórumam ir daudz dažādas pārvietošanās nepieciešamības. Bet kāds cits bez jums arī brauc šo automašīnu? Protams. Gada pārskats neuzrāda, ka sabiedriskajā organizācijā savu naudu būtu ieguldījis Jānis Urbanovičs pats. Organizācija iztiek no ziedojumiem un saimnieciskās darbības. Labvēļu vidū bijuši Ventspils tranzītu uzņēmumi un citi ziedotāji. Konferences rīkošanai sabiedriskā organizācija jau 2 gadus saņēmusi arī naudu no satiksmes ministrijas un uzņēmuma Latvijas dzelzceļš. Pirms darītām meklējot kādu kašu, izstāvēt pozīcijas deputāts, tāpēc mums vienmēr opozīcija to dara. Ieguvumi no automašīnas īres ir visiem.